Raidījumā Veiksmīgas idejas turpinām stāstīt par Eiropas trešo valstu valsts piederīgo integrācijas fonda līdzfinansēto projektu daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai. Integrācijas kopīgais pamats ir piederības sajūta Latvijas valstī, cieņa pret Latvijas unikālo kultūru telpu, kopīgas sociālās atmiņas veidošana, pilsoniskā līdzdalība un noteikti valoda. Latvijā tā īpatnējā situācija, ka šie cilvēki, kas grib integrēties, kas grib šeit dzīvot, ir liela daļa krievu valodā runājošie. Savukārt viņiem ir pretī šeit krievu valodā runājošie cilvēki, un viņi ir pašpietiekami, jo krievu valodā runājošiem ir gan teātris, gan avīzes, gan televīzija, gan kino. Un mēs arī zinām, ka uzņēmumi, īpaši privāti uzņēmumi, ļoti bieži ir tie, kur runā tikai krieviski runājoši, daudz krievu valodā runājuši cilvēki. Tajā ziņā viņi ir pašpietiekami, bet līdz ko cilvēks grib spēt solīt tālāk, viņam ir nepieciešams šo te valodu zināt. Un tas, ka, piemēram, mūsu projektā ir liela cilvēku daļa, kas grib jau trešo kategoriju, jo tad viņiem ir iespējas virzīties uz priekšu pa darbu karjerā darbā, tas vien pierāda, ka tā valoda ir viens no svarīgākajiem aspektiem integrācijas. Bet, protams, ir liela daļa cilvēku, kuri krievu valodu nezin. Tādēļ latviešu valoda tiem jāmācas ar steigu, lai varētu integrēties Latvijas sabiedrībā. Tam ir veltīta liela daļa no Eiropas integrācijas fonda šiem līdzekļiem, kas ir paredzēti tieši valodas kursu veidošanai un organizēšanai. Ir vajadzīga sistēma. Mēs esam ceļā uz šādu sistēmas izveidi. Un tajā aktīvi ir iesaistīta arī Latviešu valodas aģentūra, Izglītības un zinātnes ministrija. Tā kā visiem kopīgiem spēkiem mums būtu jāpanāk tāda situācija, kad cilvēks, kad viņš tikko ieceļo Latvijā, lai viņam būtu pilnīga skaidrība par to, kādi ir šie valodas apmācības nosacījumi, kur viņš var atrast valodas kursus un kāds ir valsts atbalsts pieejamais. Ja viņam ir valoda, viņam jau vairs nav šķēršļi. Pirmkārt, viņš var dabūt darbu. Jo varbūt viņam ir laba kvalifikācija. Mums tāda darbinieka vajadzīga, bet viņam nav valodas. Un mums ļoti daudzās vietās ir tomēr vajadzīgs attiecīgais līmenis jau valodai, lai viņš varētu strādāt. Kamēr nav darba, un iestājas uzreiz arī pārējās visas problēmas. Kā ir valoda, kā ir komunikācija, kā ir darbs, cilvēkam jau daudz vairāk arī nevajag. Viņš jau sāk iet uz kultūras pasākumiem, var iekļauties sabiedrībā ar pilnu dvēseli. Bet kā ir mainījusies cilvēku motivācija laika gaitā? Pirmo reizi mēs 2009. gadā īstenojām arī Eiropas trešo valstu valsts piederīgo fondu ietveros vienu projektu. Tur to motivāciju bija tāda ļoti. Tur drīzāk svarīgi bija vispār tā kontaktēšanās latviešu sabiedrība, jo tur bija latviešu sievietes, krievas sievietes, tas viņām bija svarīgs. 2011. gadā, kad mēs īstenojām, bija arī cilvēki, kas bija motivēti dēļ šī darba. Bija, piemēram, viena indiešu ģimene un biznesmeņi, kas šeit veido savu biznesu, kas strādā biznesā jau vairākus gadus. Viņi jau runāja tīri labi, bet viņiem bija nepieciešamība šo valodu attīstīt. Tad, salīdzinot ar šo gadu, šī grupa ir daudzreiz motivētāk mācīties latviešu valodu ar mērķi iemācīties runāt latviski. Pēc nedēļas mēs turpināsim informēt par Eiropas trešo valstu valsts piederīgo integrācijas fonda līdzfinansēto projektu daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai. Un nākamais raidījums būs tieši veltīts projekta valodas apmācības procesa niansēm.